paceļ acis, jau ir skaidrs, ja Linards un Leila klusē pārāk ilgi, tad kaut kur jau top nākamais hauss. Viņa tās acis nav vienkārši acis, tās ir ģimenes drošības kameras. Viņa redz 5 minūtes nākotnē, pirms paši vainīgie vēl zina, kas būs. Linards tūlīt teiks, man ir ideja. Leila uzreiz, davai mēģinām! Un Jūlija jau dziļi elpo, jo zina, tūlīt būs ko risināt. Jūlija, tam lielajām acīm visu redz, kamēr divi ģēniji taisa plānus, viņa jau zina, kā tas beigsies. Jūlija, šīs mājas galvenais radars, Linards un Leila rada haosu. Jūlija vēl pirms tam jau glāb situāciju. Linards un Leila katastrofu duets, bet ar labām sirdīm tas ir fakts. Un ja mamma beigās sāk smieties, viss automātiski ir piedots. Leila saka, mammu, es pati tikšu galā. Jūlija paskatās, tas skatiens, tas klusums, jo viņa jau zina, nē, meitiņ, šis nebūs tik vienkārši. Leila vienkārši ielies to skapī. Jā, tūlīt! Pēc stundas viņu atrod virtuvē ar 3 našķiem rokās. Ko tu te dari? Es meklēju ūdeni un tie cepumi. Nu, ūdens nebija viens pats. Linards no malas dod gudrus padomus, bet pats meklē telefonu 5 minūtes. Kur mans telefons? Kāds to redzēja? Jūli tikai paskatās, Linards, jā, tev viņš ir rokā. Un tagad dienu Jūlija dusmojas, viņa tiešām dusmojas. Bet tad Linards pasaka kaut ko tik stulbu, ka viņa pati sāk smieties. Un abi uzreiz saprot, glābts. Jūlija, ar tam lielajām acīm visu redz, kamēr viens vēl tikai taisa problēmu, tu jau zini, kur būs risinājums. Jūlija, mūsu mājas drošības sistēma. Linards un Leila pilni jauda, bet tu esi tā, kas notur stūri. Linards nav bailīgs, to visi zina, viņš vienkārši dzīvo ar pārliecību milzīgu. Viņš saka, kas gan varētu noiet greizi, un Jūlija jau zina atbildi. Viss, Linard, viss. Viņa limē tapetes, taisa vakariņas, pa vidu vēl salabo attiecības. Pasaka, ko vilkt un kā labāk izskatīties, jo kādam taču šeit jābūt pieaugušajam. Tikmēr Leila ar tēti ir komandā, kur lodika reizēm paliek malā. Abi smējas par saviem jokiem, pat tad, kad neviens cits nesmējas. Viņa jautri, ļoti jautri Jūlijai, nevienmēr, bet viņa zina vienu. Visam diviem māja būtu pārāk klusa, un tad ir Minija. Minija neko nesaka, viņa vienkārši skatās. Viņa besī visi, Linards par skaļu, Leila par traku, Jūlija reizēm par uzmācīgu. Bet vakarā viņa pati atnāk klāt, jo pat Minija zina, šis ir viņas cirk lielais fināls. Linards saka, nu īstenībā viss bija izdomāts. Leila saka, viss bija pilnīgā kontrolē. Jūlija neko nesaka, viņa tikai paskatās ar tām lielajām acīm, jo viņa jau sen zināja, kā šis viss beigsies. Uguls grēks, Jūlija jau nodzēsis strīds, Jūlija jau izšķīra. Linards paspēja pateikt, man ir ideja. Jūlija jau nobūtā, Leila paspēja pateikt, es pati tikšu galā. Jūlija jau meklēja risinājumu, un kaut kā atkal visi paēduši. Atkal visi divi, atkal visi smējas. Pat Minija, nu labi, viņa joprojām izliekas, ka visi desī, jo patiesībā viens vienmēr izdomā. Otra vienmēr piekrīt, trešā jau sen zina, kāpēc tas nestrādās. Un tieši tāpēc stākars sirds darbojas, jo ģimene nav perfekta, ģimene nav klusa, ģimene nav normāla, ģimene ir Jūlija.